koklēšanas darbnīcām mēs te esam sapulcējušies tādi, kam ir sava kokle, bet koklēšanas prasmes vēl kā nav. Es dalos ar savu pieredzi, kāda ir mana koklēšanas pieredze, un cenšos iemācīt, kā vienkāršāk aprast ar savu kokli, saskaņoties ar savu kokli. Un tad, kad tu esi ar savu kokli jau viņu uzrunājis un viņi ir uzrunājuši tevi, tad arī ir mērķis iemācīties sākumā vienkāršākās melodijas, kam ir pamatā vienkāršākie akordi, un tas spēlēt. Koklis mācam divatā, es un Adele. Tādējādi vieglāk un vienkāršāk ir gan tiem, kuri klausās, skatās un atkārto, gan arī mums pašiem, jo viens otru mēs varam papildināt, kā arī veidot tādu saskaņu gan ar sevi, gan ar visu kopumu. Arī sākotnēji man arī bija tāda doma, kas arī iekļaujas tādā kokles spēlēšanas tradīcijā, kad kokli spēlē tā kā katrs pats sev vispirms. Un tā kopīgā spēlēšana ir faktiski jau radusies nedaudz vēlāk, faktiski pagājušā gadsimta 80. gadi, kad sākās atmode un vispār folkloras kustība attīstījās. Tā doma bija, protams, ka mums ir jāspēj nospēlēt kopā, saskaņoties, bet arī katrs atsevišķi spēlē. Un katrs atsevišķi spēlēdams, viņš nevar nospēlēt neko varbūt greizu vai nepareizu. Jā. Atkārtosim. Līdz vidējam. Zeltasis. Jā. Un zeltasis. Pārliek visu. Rādītājs, pārai rādītāji, līdz rādītājiem, līdz vidējiem, zeltnesis pārai. Jā. Mēs, kas esam divi, mēs ar Adeli, kas palīdzam konkrēti spēlēšanas tehniku attīstīt, tad tiek iedots tāds neliels pamats, kā to darīt, bet tā skanēšana jau nāk pašam no sevis. Un tad, principā, pat nav svarīgi sākumā, vai tu izspēlē melodiju visu, vai tu spēlē akordus, vai tu spēlē, melodiju ar kādiem rotājumiem, vai tu varbūt maini nošu garumu, kā tev pašam liekas.
nevajag pārbīni. Tas ir otrais, tas ceturtais. Tad tu jāroji. Jā, trešais jārai. Es ar krustiņš apzīmē raušanu. Nu jā, tas Ja tu atcerās, tas tu nerakstī. Nu, ja rauj, tad rauj trešo, bet ja spēlē akordu, tad ir līdz rādītājiem. Jā, kustina, lai... Man šitā skaņa nepatīk. Es tev vēl parādīšu, kā var raustīšanu mācīties. Uzliec vienu. Pastāj tā pašā. Vienreiz jānāk. Jā, tagad maigi. Tas akords ir grūts, tāpēc izvairījos man. Jā, tas tiešām. Runājot par spēlēšanas tehniku, šajās dienās būsim apgūši 3 tādas pamata pozīcijas, no kurām varam veidot pietiekoši daudz tautas melodijas. Mūsdienu muzikālajā terminoloģijā viņām nav plaša nošu amplitūda, un uz kokles viņas var apgūt, zinot 2 akordus, jeb 2 pozīcijas. To mēs arī šeit esam apgūši. Un mierīgi varam nospēlēt ne tikai konkrētas 3 melodijas, jo šeit arī tas laiks kaut kā pazūd un viss aizveļās, un tāpēc arī tā kā nepagūstam vairāk. Bet tādā vai savādākā ritmā var arī mierīgi apgūt daudz tautas melodijas vēl klāt. Tā kā izlaižot pārējo. Jā. Kā vispār tas, teiksim, sanāk? Nē, paga, šitam bija jābūt blakus šeit. Pārējie paliek pie tā. Nē, tas paliek. Šito pirkstu uz leju ir jau nākamais akords. Ir ļoti maza starpība. Jā. Tas ir labi, ka tad šitiem 2 mazu. Arī. Tā jau var redzēt, ka tikai tas mainās. Nepaskatījos tālāk. Jā. Nav 2 akordi. Tikai viņš nav jāsmainās galam, jo tad tur kaut kas liekas. Tad ir kaut kas izslēgā? Nē. Šitam jau pirkstiek vienu vietiņu pie sevis. Uz augšu. Nē, ir prom kā labi. Vidējs īs pirksts, vidējs īs. Vidējs pirksts, vidējs Pārceļam. 3 gari, vidējais, tātad vēlreiz 3. Pārceļam. 3 gari. Baltās puķes lasīdama iekrīt pati Daugā
Jūrā viņu nepanesa, tā izmeta maliņai, rami lēnām, rami lēnām, rami lēnām, ram. Toreiz auga kopala liepa, deviņiem žoboriem, rami lēnām, rami lēnām, rami lēnām, ram. Es vienkārši domāju, kad tu spēlē no lejas uz augšu, tu reizēm varbūt samulst un neapstājies īstajā vietā. Nu jā, un Bet, kad no augšas tu jau sāc tieši to melodijas. tā spēlē, ja? Tad, kad tu spēlē to ar atsitienu, tad tu sāc no augšas, nevis no lejas. Kad es spēlēju, es pārsvarā maisīšu, tā kā gan uz augšas, gan uz augšu un uz leju. Bet melodija vairāk ar nāk, es nezinu, kāpēc. Bet arī īkšķināku, ja? Es rādu datus visu. Es tikai arī špietu visu. Līdz vidējiem. Līdz vidējiem. Un atkal līdz rādītājiem. Un maiņa. Ja. Pa visām nometnes dienām būsim iemācījušies faktiski katrai dienai pa dziesmai. Varēsim visi kopā spēlēt, kā arī katrs atsevišķi. Kad katrs individuāli spēlē, un tad visi spēlē kopā, arī veidojas tāds kā neliels pasaules modelītis. Kad katram ir sava skaņa, bet tā katra skaņa veido to kopumu. Un tam kopumam ir viena kopēja skaņa. Un ir saklausāmas arī atšķirības, nianses. Tā kā es domāju, ka tie visi, kas šobrīd mēs koklējam pa šo nometnes nedēļu, ka šo te sajūtu, ka šī te sajūta visiem būs. Un, protams, to saucamo koklēšanas tehniku to var attīstīt vai nu tiekoties vēlāk ar mums vai ar kādu citu, vai arī pašmācības ceļā. Bet, nu, viens no svarīgākajiem punktiem ir arī šī kopīgā meklēšana un atrašana.